Šajā video es parunāšu par to, ko nozīmē mācēt dziesmu, ko nozīmē saprast dziesmu. Varbūt tu pat arī video sākumā, tagad pirms es par to stāstu, padomāt priekš sevis, vai arī tas īpaši drosmīgs atstāt komentārā, ko priekš tevis nozīmē, ja tu vari kādam teikt, jā, es māku šo dziesmu, ko priekš tevis konkrēti tas nozīmē. Jā, šādi jautājumi uzdot vairākiem mūziķiem, kaut vai, ģitāristiem. Vai mēs iegūtu vienādas atbildes? Domāju, ka nē. Katram tas varētu nozīmēt kaut ko citu. Tad šajā video es pastāstīšu, kas priekš manis būtu tāds kā minimums, ko es uzskatu, ka būtu jāmāk, lai tu varētu teikt, tu proti kādu dziesmu. Tu pateikt, jā, šo dziesmu es māku, es saprotu, māku un tā tālāk. Varētu diskutēt ar vārdu atšķirību, ko nozīmē, jā, es saprotu šo dziesmu un māku, jo tu it kā varētu saprast, un arī nemācies un tā tālāk, bet šeit, es domāju, ļoti konkrēti praktiski, ka tu viņu vari nospēlēt, ka tu vari teikt, jā, es varu nospēlēt šo dziesmu. Tad pirmā lieta būtu, pieņemsim, ka mēs runājam par mūziku, kura ir instrumentāla vai vokāla instrumentāla, kura sastāv no 3 pamatelementiem, kas ir ritms, harmonija un melodija. Jo ir dziesmas, kurās var nebūt šie 3 elementi, tad varbūt tādā momentā šis jautājums, tie mani kritēriji varētu nebūt tik aktuāli. Jo, ja dziesmā nav harmonija, viens no šiem punktiem, ko es uzskatu, ir, ka tev ir jāspēlēt šīs dziesmas harmonija un jāprot nospēlēt, bet ja dziesmā nav harmonija, viņa ir monodiska, vienkārši tiek spēlēt, tad tur jau nav šī pozīcija. Bet labi, tas ir izņēmuma situācijas, bet runa nav par to. Ok, tad kas ir šīs lietas? Ir vairāk kā 5 lietas, kuras būtu jāmāk, bet es uzskatu, ka ir 5 būtiskas lietas, lai varētu sākt jau muzicēt, varbūt spēlēt ar kādu kopā un tā. Un, lai šīs lietas kopā ir 5, un es to mācu šo konceptu saukt, lai tu atcerētos, ka ir 5 lietas, kas būtu jāmāk. Es to saucu par 5-finger death punch. Tas nozīmē, tev ir 5 pirksti, viņus var salikt kopā kulakā, un reku tev ir 5-finger death punch. Tā kā, vienkārši ir, lai tu atceries 5 lietas. Okay. Tad, kas ir šīs 5 lietas? Es uzreiz nosaukšu visas 5, un tad mazliet pastāstīšu par katru no viņām. Pirmais ir melodija. Otrs, tev jāmāk nospēlēt šīs dziesmas harmoniju un akordus. Trešais, tev ir jāmāk nospēlēt konkrētās dziesmas basa partiju. Ceturtais, tev ir jābūt spējīgam pie šīs dziesmas paimprovizēt un saprast, ko tev vajadzētu izmantot, lai varētu improvizēt kāds gāmas un tā tālāk. Un 5. lieta, tev vajadzētu būt spējīgam šīs visas lietas nodziedāt. Ideālā variantā arī ne tikai vienkārši uz nā, bet arī saprotot, kas tās ir pa notīm, kā viņas sauc, no kuras gāmas nāk un tā tālāk. Tad šis būtu būtiskākais, bet tagad mazliet niansētāk par šīm 5 lietām. Tad pirmais, ko es nosaucu, ir melodija. Un par melodiju, kāpēc tad būtu jāmāk, ja tu spēlē ģitāru visādās vietās, vai tā ir melodija vai kaut kāda, tā ir riffs, vai ir tā, ka tu varbūt pierodīsi spēlēt vienā tonalitātē, varbūt tu pierodīsi arī spēlēt izmantojot atvērtās stīgas, tā, ka tu neko ar šo roku nespied, un tad pienāks kaut kāda situācija, ka kāds tev pateiks, praktiska situācija, piemēram, es spēlēju kaut kādu koncertu, gatavojos programmā, un es esmu samācījies dziesmu vienā tonalitātē, un tad pēkšņi mēs secinām mēģinājumā, ka jāpārceļ uz citu tonalitāti. Un tur es samācījos kaut kādu soliņu nospēlēt, un tas solo ir melodisks vai nav. Un tev ir jāmaina tonalitāte, un tad, ja tu neesi spējīgs to pašu izdarīt citā tonalitātē, tad tev ir jāsāk kaut kā domāt, kā es to izdarīšu. Bet ja tu jau sev no paša sākuma pieredzi domāt ārpus vienas kastes, un tu saproti, es varu nospēlēt šeit, es varu nospēlēt tev tādās formas. Pat ja tev kādu no vienām formām spēlē, tu sāks izmantot atvērtās stīgas, un secini, tu vari atrast cits efektīvs veids, kā to nospēlēt. Un
Ģitārā varbūt jau es nonācu pie tāda secinājuma, ka viena lieta var nospēlēt vairāk kā vienā vietā. Atšķirībā no klavierēm mums šī nots mīra, kur ir atvērta pirmā stīga, bet tāpat nots skan arī šeit 5. ladā, un te viņi skan 9. ladā, un te 14. un bla 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 visādās vietās. Tāpēc no vienas puses tas var likties mulsinoši sākumā, bet ja tu sāc pie savas tehnikas labi strādāt, tad tas, ko tu iegūst, tas nav mulsinoši, bet vēl jau vairāk tu iegūst dažādas variantus, un tu vari izvērtēt, kurš no šiem variantiem priekš tevis ir ērtākais. Un ar laiku tu jau varbūt sāksi iemīt savu, tā teikt, taciņu un saprast, kas priekš tevis tas, kas strādā. Līdzīgi kā arī vispār, ja tu skaties arī mans video, varbūt tu jau esi secinājis, ka ir tēmas, kuras šo es labāk sapratu, tas man liekas praktiski, to es varētu šobrīd paņemt, varbūt to es paņemšu vēlāk un tā tālāk, varbūt šis man vispār nav aktuāli. Tā ir daļa no mācību procesa, ka tu ej caur dažādām lietām, varbūt tādām, kas tev konkrētām mirklī neliekas interesants, jo varbūt arī, tu nezini, varbūt kāda no tām lietām, ko tev parādīs, pēkšņi tev liekas ļoti interesanti, bet kā tu uzzināsi, neies caur visādām lietām, tēmām un tā tālāk. Ok, tad tas ir par melodiju. Tur varētu arī kaut ko vēl piebilst, es domāju, kas vēl būtu jāapsaka. Par to melodijas spēlēšanu, 5 formas tas būtu viens, varbūt pat arī pamēģināt sev paprovocēt vairākās tonalitātēs to izdarīt. Ok. Tad otrā lieta ir jāmāk akordus nospēlēt par akordu spēlēšanu. Es teiktu, ka ir forši, ja tu māki nospēlēt vismaz 2 vietās, piemēram, ja tu iemini savu taciņu, pieņemsim, tev kāds AMFC un G, tad tur, kur tu zini, ka tu vari šeit nospēlēt to AMFC, G, vai ne? Bet tikpat labi arī šeit AMFC un G, vismaz 2 vietās. Arī tāpat kā melodija, tas tev varētu, ja gadījumā tu nomaini tonalitāti un tad tu vari ērti nospēlēt un tā, bet tev pats kaut kā jāmaina, ka tu, tagad mēs neesam lā minorā, mēs esam si bemol minorā, un tu vari gan šeit nospēlēt, gan te, un arī saprast, kas ir ērtākais veids, kā to izdarīt un tā. Tāpēc vismaz 2 variantos, ka tu iemācies spēlēt kā dziesmu, forši vismaz 2 lokācijās to māki izdarīt. Varbūt ar laiku iemācīsies arī vairāk. Un tāda vēl forša lieta, ja mūzika atļauj improvizēt, tas ir tāds stils, kurā tas ir ok, tad tev arī varētu būt interesantāk, ka tu sāc spēlēt kaut kāds pāris akordus, piemēram, tā dziesma sastāv no kaut kāda, 3 akordiem. Tur re minors, si bemol, do un re. Kad tu esi nospēlējis šeit, re bemol, bet pēc tam es varu aiziet augstāk. Vai arī pat augstāk. Un man arī pat uz tikai uz vienas stīgu grupas man jau ir varianti, jo mums tikko parādīja apvērsums no tālāk. Tu var paskatīties, man arī YouTube ir vēl video, kuras tur stāsta par kā nospēlēt 3 skaņu apvērsums un vēl sazinu ko, bet īsumā tas ir par šo otro punktu, kas ir par akordiem. Es paskaidroju mazliet smalkāk, kāpēc tas varētu būt tavās interesēs to zināt. Tālāk, tad trešais ir par basu partiju. Tas arī ir būtiski, jo tu nekad nevar zināt. Tas varbūt tā ir tāda kā ļoti reta situācija, kurā tu varētu nonākt, bet ja tev kādreiz kāds iedod basģitāru, ka tu vari arī piespēlēt, vai arī grupas basists kaut kādu iemeslu dēļ netiks uz koncertu vai vēl kaut ko. Kad kas, tad tu vari arī to basģitāru paņemt rokās un nospēlēt. Bet arī ir forši, tu zini šīs te basa pamatnots un tā, jo reizēm, kad iemācies kaut kādus akordus, tas akords, viņš skatās, ka akords tajā mirklī, ka tev ir zemākā nots, ko nospēlē basģitārs, un tev ir jāķer arī šī tēma. Reizēm tev liekas, kur es šajā dziesmā, kur ir do mažors, jo es tabā ieraudzīju šo formu, bet tu nezini, ka īstenībā tajā mirklī basists spēlē notu lā basā, un tagad tas vairs nav do mažors septikords, tas jau ir lā minori devītnieks. Un, ja tu iemācies šo te basu partiju nospēlēt, tu zini, kas ir konkrēti, tad dziesmā reālie īstie fundamenti konkrētajos mirkļos. Tas ir tāds labs veids, kā tiešām iziet cauri saprast, ko basi īsti dara. Un reizēm tas tev arī var noderēt, ja tu pats domā, kā man nospēlēt lā mažoru, kā man viņu nospēlēt. Ja pieņemsim, tu gribi spēlēt šeit šādu akordu ļoti basīgi, bet īstenībā varbūt basitēm mirklī spēlēt do diez augstāk un tā, tad tev ir uzreiz jāņem vērā, kā basists kurā mirklī spēlēs un tā, un ja tu pats tam izgājis cauri, tad tu varēsi varbūt izdarīt labākus un muzikālākus
idejas, labskanīgākas idejas, orientēties tajā, ko bazitāris dara. Tas ir par 3. punktu. Ceturtais, par improvizāciju. Kāpēc improvizēt? Viens būtu tas, ka, tu vari spēlēt mūziku, spēlēt vienu un to pašu savas iegaumēto soliņu no kāda cita ģitāris, kur viņš iespējams noimprovizē, vienkārši to iegaumē, var arī viņš atcerē, nav būtiski. Ja mūzika atļauj improvizēt, kāpēc to nedarīt? Un es to tā nopietni domāju. Pavisam nopietni tas tāds jautājums, jo ja tu visu laiku spēlē vienu un to pašu, kā tu vispār zini, ka katrs nākamais koncerts ir jauns koncerts, varbūt vienkārši, es nezinu, ja klausītājs nāk, kā viņš jau pateikt, ka tas nav kaut kāds backing tracks vai ka tā ir vienkārši simulācija, jo tu dari vienu to pašu visu laiku no jauna, tad kā tu pats vispār zini, ka tu spēlē mūziku, varbūt tu vienkārši esi uzkāries kaut kādā simulācijā. Labi, es tagad mazliet tā kā jokojos, bet sapratu, man doma, improvizācija viņa ir interesanta. Man personīgi liekas garlaicīgi, ka tev visu laiku viens un tas pats jādara pilnīgi vienādi. Un tā, un ja mūzikā ir telpa improvizācija, tas forši. Un tad kā improvizēt? Pēc to lietu, tev ir jāsaprot konkrēti, ja tev ir konkrēta harmonija, kādu gāmu spēlēt pāri, tajā gāmā tev ir savas iemītās taciņas, kāds arpēģijas, varbūt kādas frāzes, likus, rifus, intervāls un tā tālāk. Un tas ir ļoti būtiski. Es nezinu, vai tev tas ir aktuāli vai nē, bet, iedomājies tu kādā situācijā un tu spēlē dziesmu, un tad pēkšņi kāds pasaka, ok, mēs tu varētu ielikt soliņu, kurš grib improvizēt, un tu uzreiz jūties neērti, jo tu nezini, ko darīt. Priekš kam? Tā kā ir forši, tu esi būt spējīgs improvizēt, tu vienkārši uzreiz to pasaki, un tu uzreiz esi gatavs to darīt, un tev nav par to jāuztrauc. Un tas ir kaut kas vienkārši nāk dabiski no tevis ārā, tas neprasa kaut kādu piepūli. Un tad 5. lieta ir šīs visas lietas internalizēt, ka tu saproti gan intelektuālā, gan arī muzikālā priekšstata līmenī. Un es teiktu, tas sākās ar to, ka tu esi spējīgs šīs lietas nodziedāt. Tas nesaka, ka tev vienmēr ir jādzied un tur jādzied līdz mūzikai un tā tālāk, vai arī, ka tev ļoti precīzi jāiet tur uz vokālajām nodarbībām vai kas varbūt mums pašā nebūtu slikta lieta, bet vairāk tas ir tā, ka tu šeit ieprintē vispirms iekšā. Restīvi, ka tu, piemēram, spēlē to dziesmiņu un tev nav jāskatās uz grifu un jājautā, kā tur bija šitā forma, tur bija vai kāda bija taps, un tu kaut kur googlē kaut kādu tabu vai arī meklē kaut kur, tu noņem pierakstīt. Ja tu kaut ko esi sapēcis, tu šeit tiešām esi to arī saglabājis iekšā muzikālā, tev muzikālais priekšstats saka, tur bija tā. Un kas ir interesanti, ka nevienmēr visiem tas liekas pašsaprotami, jo varbūt, kad klausies un tu jau ilgi spēlē mūziku, tad tāds, tā ir, bet man vispār nepārsteigti izrādītos, ka ir mūziķi, kas domā tabos, ka viņi vienkārši iezubrīt tos tabus vai arī notas, viņi pat nesaprot funkcionāli, kas tās pa notīm ir par konkrēto akordu, kas tas akords ir par konkrēto vispār skaņdarbu tonalitāti un tā tālāk. Un tad tā problēma ir tajā mirklī, kad ja tu to visu laiku neatkārtot, to ātrāk aizmirst un vēl kaut kas. Es tiešām uzskatu, ka tu kaut ko saproti, tur arī tu atceries. Līdzīgi kā pirms tu iemācījies noturēt līdzsvaru velosipēdu braucot, tad tas nav jāatkārto no jauna. Tur uzsēsties arī pēc kādu laiku, un ja tev ir laba fiziskā sagatavotība, tu arī varēsi vēlāk to izdarīt. Un tā. Tāds video par Five Finger Death Punch. Melodija, akordi, basa partija, improvizācija un visu šīs lietas nodziedāt un internalizēt. Tā.